Nu, un attiecībā uz restaurāciju, kur mums vasarā ir diezgan liels sastrēgums, jo pamatā mēs ar jauniem velosipēdiem strādājam, bet, nu, es gribēju te atrādīt vienu jau kādus dažus gadus iepriekš veiktu restaurācijas projektu. Ļoti interesantu velosipēdu, jo šis ir viens no pēdējiem Gustava Ehrenpreis fabrikā ražotajiem velosipēdiem. Un tas jau ir kara laika, 40. gada velosipēds. Viņš vairs nav tik krāšņi dekorēts un nav tik krāšņi niķelēts. Vēl stūri niķelēti, bet nu, nav dakšu gali, nav aplocis niķelēts. Viņš ir ļoti labi saglabājies un ļoti autentiski oriģināls. Reku var vēl redzēt vidus dekāls un emblēma ir un vēl lampiņa. Un viņš atnācis no Liepājas. Salīdzinoši ļoti labi saglabātā stāvoklī un kopumā mēs viņu tikai iekonservējām, respektīvi uz tādu saglabāšanu veicām. Tikko vēl nobraucis Masalicā pilsētas vai Ehrenpreis svētku dalībnieks. Tā kā ļoti skaists velosipēds un sava laika un laikmeta liecinieks.